Namah Shivaya. सदा सवित्रमण्डल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुर्धृत शङ्खचक्र सवित्रमण्डल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी Labdien! Šodien es nodemonstrēšu dažus paņēmienus, kā pareizi elpot un izrunāt skaņu. Šie paņēmieni nāk no senās Indijas medicīnas sistēmas, ko sauc Siddha. Šo paņēmienu sauc omkāra skaņas atkārtošana. Omkāra skaņa ir pamatskaņa, visuma skaņa, ko pārsvarā cilvēki pazīst kā om. Dažādās Indijas valodās to sauc omkāra. Šis paņēmiens ļoti labi palīdz atjaunot veselību, uzturēt veselību un pārveidot dažādas mūsu kaitas tieši veselīgās īpašībās. Kā psihiskā veselība, tā fiziskā veselība, dažāda veida veselību var veicināt ar šo skaņu. Apsēdīsimies ērti, sakristotām kājām. Viena kāja var būt vairāk priekšā, viena aizstās. Ar laiku mums vieglāk būs tā sēdēt, ja nedaudz sākumā. Mēs vienkārši pacelsim rokas, nolieksimies tālāk uz priekšu, pastiepsimies uz priekšu. Un kādu laiku paliksim tajā vietā, kur mēs jūtam, ka tālāk varētu sākties sāpes, bet tās vēl nesākās. Stiepjoties, mēs izelpojam pilnībā, aizturam elpu un pēc kāda laika atgriežamies sēdošā pozīcijā. Elpai jābūt vieglai.
Pārsvarā mūsu uzmanībai jātiek vērstai uz mūsu mugurkaulu, lai tas būtu atbrīvots, kā arī uz elpu. Jogas sistēma māca, ka ieelpojot mūsu pa labo pusi, elpa nonāk mūsu augumā un kustas arvien uz leju, līdz mugurkaula pamatnei. Un izelpojot no mugurkaula pamatnes par mugurkaula kreiso pusi, tā kustas uz augšu, līdz mūsu pašai augstākai vietai un izplūst šeit augšā. Ņemot šo vērā mūsu uzmanībā, mēs pildīsim vingrinājumu. Novietosim mūsu rokas brīvi uz ceļiem. Mēs varam plaukstas turēt šādi vērstas pret uz augšu. Tāpat mēs varam mūsu plaukstas salikt tā sauktajās mudrās, jeb pirkstu kombinācijās. Tās vēlams izvēlēties atbilstoši mūsu auguma kopējam tipam. Mēs zinām, ka Ajurvēda māca, ka ir 3 auguma pamattipi: Vāta, kas ir gaiss, Pita, kas ir uguns, un Kapa, kas ir ūdens un zeme. Zinot mūsu auguma tipu, mums vēlams izvēlēties, kādā mudrā mums turēt rokas. Mans tips, pamattips ir vāta, jeb gaiss, un tādēļ es salieku savu rādītāju pirkstu šeit, kur atrodas pamatne, un viegli saliecu šo te lielāko pirkstu, viegli piespiežot un atbrīvojot roku. To pašu es daru ar kreiso roku, un atkal atbrīvoju pilnīgi visu augumu. Omkāra skaņas atkārtošana notiek ar ielpu. Ielpa notiek klusumā un kustas uz leju pa mugurkaula labo pusi līdz pamatnei, un ar šo elpas jau spēku, dabisko enerģijas plūsmu uz augšu pa mugurkaula kreiso pamatni, tiek izrunāta skaņa. Pa cik skaņa Om būtībā sastāv no 3 skaņām: O, U, M. Tad sākās omkāra skaņas izrunāšana ar A skaņu. Dažādos veidos notiek arī ielpa. Pirmās A skaņas ielpa notiek
Ieelpojot gaisu pa degunu. Gaiss pamazām nonāk mūsu augumā, kustas uz leju, tas piepilda mūsu vēderu, atbrīvo visu, un tālāk ar skaņu jau plūst pa kreiso mugurkaulu pusi uz augšu. Nākamā skaņa ir Šo skaņu mēs izrunājam. Tātad ieelpojot, turot muti viegli atvērtu, un gaiss nonāk mūsos caur muti. Kā arī izelpojot, mēs turam muti viegli atvērtu. Gaiss atkal kustas pa labo pusi uz leju, nonāk līdz mugurkaula pamatnei un no pamatnes kustas uz augšu. Nākamā skaņa ir Ielpa notiek caur muti, tā arī kustas uz leju, līdz mugurkaula pamatnei. Pēc tam mēs, kad elpa sasniegusi mugurkaula pamatni, mēs aizveram mūsu muti, un tā sāk kustēties uz augšu. Un dabiski tā izpauž šo skaņu.
Šim veselības vingrinājumam, kā 4. skaņa, tiek izrunāta kopējā, visa kopējā skaņa. Izrunājot skaņu, ieelpa notiek ar viegli atvērtu muti, tā arī, kā iepriekšējās skaņās, nonāk līdz mugurkaula pamatnei, pa labo mugurkaula pusi. Sākumā aptuveni trešdaļa skaņas notiek, kamēr mute ir atvērta, tad skaņa skan kā O, un pamazām aizverot muti, tā pārveidojās kā U, un aizverot pilnībā muti, tā pārveidojās par M. M skaņa ir 2 līdz 3 reizes garāka kā U. Paldies! Patīkamu atveseļošanos! Slava Šivam!